viņš tik organiski salikās, vecā ostmala, kas, man liekas, vienkārši burvīgi skan. Vecā ostmala, tas ir ūdens tūms, tas ir kaut kas sens, vērtīgs un biznesa parks. Tā radās vecās ostmalas biznesa parks. Pirmā sajūta, kāds varas, viss ir slikti. Vienalga, ko tu iedomājies. Lietas ūdens problēma, vecais transformators, visas vecās garažas, viss, ko var iedomāties, viss ir sākumā slikti. Nebija nekā, principā bija tikai un vienīgi elektrība ar veco transformatoru un tā bija vienīgā komunikācija, kas mums vispār bija. Nebija ne ūdens, ne vispār nekā. Kaut kur skaitījās zemes grāmatā, bija kaut kāds 11 ēkas vai būvs dabā, viņi bija grausi totālākie, dažas nebija, dažas bija. Daudz vispār bija bez vārtiem, sienām, kur tikai nosaukums ir, kur tikai skaitās papīros, ka viņas eksistē kā ēkas, bet fiziski no viņām īsti nebija nekas. Degradēta teritorija. Tā pirmā sajūta bija diezgan apokaliptiska. Diezgan interesanti. Viss trakāk, ko es atceros, ir, kad tika pieņemts lēmums kļūt par sevi uzņēmumu. Raksta biznesa plānu un tur aizstāvēt. Tas bija kaut kāds 16. 17. gads, un tie pa logu redz, kā tā izskatās. Te nav nekā. Tie pa logu redz, kad zāli līdz ceļiem un tie brien ar laivu brauc sētā. Lielākais izaicinājums laikam bija visai teritorijai piesaistīt jaunus nomniekus. Pašā sākumā tādā etapā nemaz jau tik gludi mums negāja. Pirmais, lielākais, grūtākais visādā ziņā ir AE partneri. Sakrāk to, kas bija pirmais angārs un tas pirmais lielais attīstības solis. Tas ir kaut kas tāds, kas paliks ar atmiņā un tas arī iedeva tālāk to spērienu priekš visam parkam. Domājot par izaicinājumiem, laikam ir paticis redzēt, kā tie izaicinājumi ir kļuvuši par iespējām un kā to panāk komanda. Jo citreiz kāds par kaut kādu lietu var nobīties, bet kopā to izaicinājumu var apēst vai pieveikt vai realizēt un saskatīt tajā iespēju daudz labāk un ātrāk un garšīgāk. Ja mēs uzņēmēji esam kā mākslinieki, kuri sākotnēji ierauga vīziju, tad pieņem lēmumu to realizēt, tad realizē, un cik labs tas mākslas darbs ir sanācis, to novērtē cilvēki. Un cilvēki novērtē ar to, cik viņi ir gatavi tā mākslas darbu samaksāt īstermiņā vai ilgtermiņā. Šajā visā, lai vispār kaut kas virzītos, ir jāsatiekās tādu mazliet traku cilvēku kopumam. Un katrs ar savām īpašībām un katrs ar savu redzējumu un visi, kad satiekās un kad katrs nes savu pienesumu komandas darbam, tas arī beigās ir tas, kas mūs visus dzen uz priekšu un kāpēc mums arī izdodās. Ja mēs šādi dulli nedaudz nebūtu, es pieļauju, ka mēs varbūt nebūtu tur, kur esam šodien. Trakomā, ne? Bišķi esam no trakajiem, jā. Komandas ir pats svarīgākais, un cilvēkiem ir jābūt pašiem labākiem. Tas viennozīmīgi nodrošina augstu mērķu sasniegšanu. Man galvenā atziņa par tiem 10 gadiem, bet tāds ir mans arī moto vispār. Nebaidies, ej un dari. Vienkārši ejam un daram. Nav ko, tā ir. Nedrīkst baidīties, nedrīkst nobaidīties, ka pirmajā brīdī kaut kas nav. Jābūt drosmīgiem, jādara. Šis projekts priekš manis ir izaicinājums bijis liels. Man ir patiesas prieks par to, ko mēs esam izdarījuši. Esmu lepns. Tas nav biznesa projekts, kurā attīstītāji gūst labumu tikai sev. Tas ir, kā mēs runājam, tas ir reāli liels pienesums cilvēkiem, sabiedrībai, pilsētai. Un laikam tas dod tādu papildus stimulu iet uz priekšu un papildus prieku un laimes sajūtu, ka tu vari būt daļa no kaut kā vairāk nekā tikai no savu biznesa. Tas, kad izdarīts kaut kas paliekošs gan sevis sasniegumos, gan pilsētvidēji, un šis jau ir tāds, kas ir jau ierakstīts un kur vairs neizmainīt.
Es domāju, mums kā komandai ir jābūt lepniem to, ko mēs izdarījām. Tas kaut kas tāds ne tikai, kas mēs paši sev esam apliecinājuši, bet visiem arī apkārt, visai pilsētai pierādījuši, ka mēs darām un varam izdarīt. Ir diezgan daudz pārliecināti arī starptautiski investori, kas ir atnākuši un noticējuši mums. Tas ir tāds tā kā pateikt, gandarījums par paveikto, ne? Ja vienā vārdā jāraksturo, tad bija jaudīgi visādās ziņās. Tā, kad pašiem bija izaicinājums, paši ar to nebijām saskārušies. Katru dienu risks. Laikam es saku, tas ir to, ko jau minēju, kad tās salīdzinoši traku ideju, visādu lietu īstenotāji bija daļai traki kolēģi, kas uz visu to parakstījās un lai visu to mēs spētu panākt. Man pirmais vārds, kas nāk prātā, ir attīstība. Man patīk attīstība, tikko aptrūkstās attīstība, tad kas sanāk gulēšana uz lauriem, un tāda mēs neesam. Ir vajadzīga attīstība nepārtraukti. 10 gadu laikā ne tikai Raudas biznesa parks, bet izauguši, pieauguši, nobrieduši, tai visā esam arī mēs kā cilvēki, kā komanda, viss tas ir iet roku rokā. Nav gan biznesa parks, gan mēs kā personības. Laikam jāatkārtojās arī, ko minēja kolēģi, kad tiek veidots kaut kas paliekošs. Tu esi bijusi daļa kaut kādu laiku periodu no kaut kā paliekoša. Un tā ir tāda laba sajūta. Un tad tas gandarījums arī ir patiesībā redzēt to, ka viņiem izdodās. Ka tā viņu doma, ka tā viņu riskēšana, saistības, kļūšana par mūsu nomnieku ar mērķi radīt kaut ko, un viņiem izdodās. Un tas ir kvalitatīvi, tas ir skaisti, ko viņi ražo, tas ir vajadzīgi. Un tu aizēji kādreiz ciemos pie kāda no nomniekiem, un tur strādā priecīgi, laimīgi darbinieki. Kopumā, lai mēs cilvēki kļūtu laimīgāki, mums ir vairāk jānotic savām sajūtām, jāspēj uzņemties atbildība, kaut kur noriskēt. Tādējādi mēs varam tikai piepildīt savus sapņus un atvērt maksimāli savu potenciālu un kopumā kļūt laimīgāki. Esmu priecīgs ļoti un pateicīgs, ka man ir paši labākie cilvēki. Tikai tāpēc, pateicoties tam, mēs esam tik labus rezultātus sasnieguši. Tā kā paldies komandai!